Pēc autorizēšanās informācijas sistēmā DACE nospiediet uz izvēli dokumenti. Lai uzsāktu transporta darbu uzdevumu izveidošanu dokumentu saraksta izklēlapā nospiediet pogu Izveidot TDU. Tiks atvērta transporta darba uzdevumu datu ievadas izklēlapa. Laukā dokumentu numurs ievadiet jūsu transporta darba uzdevumu numuru. Šo numuru var arī neievadīt, bet tad sistēma to ģenerēs no jauna. Laukā transporta vienība izvēlieties no izvēles atbilstošo transporta līdzekļu numuru. Ja vēlaties, variet dokumentam pievienot maršrutu failu, bet to ir iespējams pievienot tikai KMZ failu formātā. Lai šo failu pievienot, nospiediet pogu Choose File, izvēlieties attiecīgo failu un nospiediet pogu Open. Izvēlētais fails tiks pievienots dokumentam. Lai transporta darba uzdevumam pievienot informāciju par pārvadājumu kravu, nospiediet pogu Komplektēt kravu. Aizpildiet informāciju par kravu. Laukā Pircējs ievadiet organizācijas nosaukumu, kas būs jūsu kravas pircējs. Laukā Pārdevējs ievadiet organizācijas nosaukumu, kas būs jūsu kravas pārdevējs. Laukā Matrica izvēlieties no izvēles atbilstošo matricu. Lauks piegādes vieta tiek aizpildīts automātiski pēc sistēmā reģistrētās informācijas. Laukā Cirsmes adrese ierakstiet vietas adresi, no kurienes krava tiks transportēta. Nospiežot pogu Pievienot ciršanas apliecinājumu, ievadiet ciršanas apliecinājumu numuru. Izvēlieties no izvēles kalendāra ciršanas apliecinājumu sākuma datumu un beigu datumu. Nospiežot pogu Pievienot certifikātu, ievadiet certifikātu numuru. Izvēlieties no izvēles certifikāta tipu un izvēlieties no izvēles kalendāra certifikāta beigu datumu. Nospiežot pogu Pievienot pielikumu, jums ir iespēja transporta darba uzdevumam pievienot papildus dokumentus. Lai pielikumu pievienot, nospiediet pogu Choose File, izvēlieties attiecīgo dokumentu un nospiediet pogu Open. Izvēlētais papildus dokuments ir pievienots. Nospiežot pogu Pievienot sortimentu, izvēlieties no izvēles atbilstošo sortimenta veidu un ievadiet kravas apjomu kubikmetros. Gadījumos, ja krava tiek piegādāta kā dalīta krava, nospiediet pogu Komplektēt kravu un ievadiet datus pa otro kravas daļu. Kad visi transporta darba uzdevuma dati ir ievadīti, nospiediet pogu Iesūtīt. Ir izveidots transporta darba uzdevums, kas atrodams sadaļā Dokumenti.